Neviens to negaidīja, neviens uz to necerēja. 3 Latvijas lielākās šovbiznesa haizīs – Edgars Bāliņš, Rihards Gromovs un, protams, Barbara Dzelme tiekas boksa ringā, lai beidzot par visām reizēm noskaidrotu, kurš tad ir Latvijas spēcīgākais Eirovīzijas prāts. Esiet sveicināti Eirovīzijas Knockouts! Pašlaik atrodamies iespaidīgajā Eirovīzijas Knockout ringā, kur jau pēc īsa brīža norisināsies iespējams intensīvākā un spraigākā spēle Eirovīzijas vēsturē. Katram dalībniekam noteiktā kategorijā ir jāizvēlās Eirovīzijas dalībnieks. Uzdevums – uzdodot pareizos jautājumus, atminēt, kuru mūziķi tad ir izvēlējies pretinieks. Taču katrā gājienā ir atļauts tikai viens vienīgs jautājums. Bet vai viņi uzdos pareizos jautājumus? Vai viņi trāpīs pa visām jutīgākajām tēmām? Un visu beidzot, vai būs nokauts? Pa kreisi Rihards Gromovs! Un pa labi Edgars Bāliņš! Pirmā kārta! Nu, kurš sāk? Domāju, tu vari sākt droši. Vai šajā priekšnesumā, kad jūs uzstājās, bija tava mīļākā futbola komanda redzama? Krakls, tā kā izpildās. O, ļoti labs jautājums. Ļoti labs jautājums šis ir. Nē, nebija. Skaidrs. Tad vienus mēs varam nolaist lejā. Jā. Mans jautājums ir tāds. Vai šī dziesma, kad viņa izskanēja Eirovīzijā, visas tās garumā, visas dziesmas garumā bija tikai angļu valodā? Jā. Jā. Vai tevis izvēlētajā cilvēkā vai grupā visi ir latvieši? Ļoti labs jautājums, Rihard. Es teikšu, ka, manuprāt, visi nebija latvieši. Visi nebija. Jā, manuprāt. Tātad nost. Tātad tā ir grupa visdrīzāk. Tātad nost. Mēs teicām visi, kas bija uz skatuves. Visi uz skatuves. Jā. Tu manīm tā spēlējies detaļās ieejam. Ok, labi. Vai šī dziesma izskanēja Eirovīzijas finālā? Nē. Baigi labos jautājumus tu te uzdod. Specifisks. Negribas atkārtoties. Kas mums vēl bija finālā? Tas arī viss. Vai man ir viens nolaists tikai? Vai, kad šis mākslinieks uzstājās, izskatījās tā, ka tā būtu vecmeiģa ballīte? Zini? Te arī tā nevar tā viennozīmīgi pateikt. Jo es teiktu, drīzāk, gan nē, gan jā. Bet vairāk jā vai vairāk nē? Tu man nepalīdzi vienkārši. Tas tā? Tad vairāk, ka nē, laikam. Laikam jau, ka vairāk nē. Ka vairāk, ka nē. Es domāju, kas varētu būt tev vasarā vēl. Jā, laikam tu pareizi pieņem lēmumus. Vai šiem māksliniekiem, pieņem mākslinieki, kas kāp skatos, ir dziesmas, ko regulāri uzliek uz televizoru bērniem, lai viņus nomierinātu? Nē. Tādas kā ballēm neguļam, piemēram. Nē. Vai šis mākslinieks ir uzvarējis Eirovīziju? Tas ļoti labs jautājums. Protams, ka nē. Ok. Tā, kas vēl vieno šos skaistos, brīnišķīgos, talantīgos, spožos cilvēkus? Vai šis vai šie ir piedalījušies kādā no no realitātes šoviem Latvijas? Dziedāšanas realitātes šoviem? Visdrīzāk, ka nē. Visdrīzāk, ka nē? Visdrīzāk, ka nē. Man liekas, man nav. Vai šie cilvēki
vai cilvēks uzstāšanas laikā ir bijis žaketē? Ļoti labs jautājums. Tā daudz bijuši. Jā, es teiktu, ka Eirovīzijas priekšnesumā žaketes noteikti bija. Tas ir noteikti off. Tas paliek. Off. Tur bija Jacija. Bet mans minējums ir tuvāk nekā man liekas. Tātad mans jautājums, vai šī grupa vēl pastāv? Grupa. Nē. Paldies, vairs jautājumu nav. Mans minējums. Jā. Vai šis mākslinieks uz lielās Eirovīzijas skatuves bija ar kreklu, kurā bija rakstīts Girls, girls, girls? Man liekas, ka nē. Tad tas nav Ivo Fomiņš. Tas nav Ivo Fomiņš, ne? Vai kāds no šī ansambļa pārstāvjiem regulāri izteica simpātijas pret dažādu cilvēku vecākiem? Nemācīšu pateikt. Vai kad šis mākslinieks uzvarēja Supernovu, visi gaidīja citu uzvarētāju? Man šķiet, ka nē. Šis cilvēks nav uzvarējis Supernovu pirmkārt. Šis cilvēks nav uzvarējis Supernovu. Tātad tie nav šie, ja? Jo tad bija Eirodziesma. Vai šī ansambļa sastāvā ir Ralfs Eilants? Nē. Kaut kas tur ir riktīgi sajaucis, kaut kas ir nepareizi man pateicis. Jā, kaut ko es sajaucu. Tad šī grupa vairs nepastāv. Vienīgā grupa, kas no šīm nepastāv, ir Per. Es teicu, nezinu, vai viņi nepastāv. Tad skaidrs, tas ir trijām. Es teikšu to pirmo minējumu. Jā. Vai tas ir cilvēks, kas ir 2 reizes pārstāvējis Latviju Eirovīzijā ar grupu Bonaparte? Jā. Paldies. Tā ir pareiza atbilde, ir Bonaparte. Jā. Tad mans minējums ir... Es tev kaut kur garām nošāvu. Vienīgais, kas man viss sakrīt, tad gadījumā ir Trijāns Parks. Nē, bija Laura Zoto, bet es nesaprotu, kurā jautājumā tu viņu nolaid lejā. Vai šī grupa vēl pastāv? Grupa. Nē. Nezinu. Pirmkārt paskatu, ka grupa vairs nepastāv. Viņa jau nav grupā. Jā. Tad jā. Tad jā. Paldies. Rihards 1 punkts. Baliņš 0. Pirmais rauns ir noslēdzies, intensīvs, jā, bet nesapratnes pilns. Kas kaut kur nogāja greizi? Tur bija kaut kāda nesaprašanās beigās, kas Bāliņa kungam liedza uzvarēt. Es aizmirsu, ka Laura Zoto ir grupa. Es viņu veselu tikai. Detaļas svarīgas. Tad tā sāls ir detaļās. Precīzi jāuzdod jautājumu. Gatavi nākamajam raundam? Aiziet. Es atļaušu tev sākt šo raundu. Paldies tev. Sāksim, domāju, klasiski. Vai šo mākslinieku izpildītā uzvarētāja dziesma bija angļu valodā? Vai viņa bija angļu valodā? Jā. Tātad tu jau uzreiz tādiem lieliem vilcieniem laid lejā. Pirmo tādu. Tādu, jā. Vai šī izpildītāja, ko tu esi izvēlējies, Eirovīzijā ir vairāk kā viena uzvara valstī? Valstī, jā. Šai valstī ir vairākas uzvaras Eirovīzijā. Ir vairākas uzvaras Eirovīzijā. Var klapēt Igauniju, Latviju nost. Tātad. Varbūt tā kaut ko. Šito nākamgad jau varēs atstāt. Jā, tas gan. To varēs atstāt. Tā, man tikai jāatcerās, kur tie ir. Var pateikt priekšā vēl kaut ko. Draudziņi, mūsu kaimiņi. Vecākais Eirovīzijas uzvarētājs. Tas Benets. Bija Olsen brāļi, kas bija vecākie, bet viņš ir vecāks par kaut kādām 50 dienām. Jā? Jā. Kādas te interesants faktiņas smētāji? Labi. Vai uz skatuves priekšnesuma laikā tika spēlēts kāds mūzikas instruments? Nē. Nē. Netika. Tā kā... Aleksandra Rībjaka,
Paldies. Ar visu violu var doties tālāk. Jā, Un brāļi Olseni arī var doties tālāk, jo viņi spēlēja. Par pārējiem te jau jautā. Nu, laikam Lordiem arī jāsaka paldies par spēli, jo tur tomēr kaut kādi instrumenti bija. Kas pārējiem tā kā laikam, ka vairāk nebija. Vai tevis izvēlētais mākslinieks ir arī politiķis? Es tiešām nezinu. Nezinu. Okay. Bet es drīzāk teiktu, ka nē. Visticamāk, 95% ka nē. Labi. Kurš tad tur ir politiķis? Ruslāni ir politiķi. Nu tad es saku, ka nē. Tu vari laist nost. Var laist, jā. Jā, to es zinātu, ka viņi parlamentā, jā. Vai tevis izvēlētais mākslinieks ir vadījis Eirovīziju? Man liekas, ka nav. Tad mēs varam teikt paldies Mansam Zemremēlovam un Marijai Umovai. Jā. Viņi vadīja Eirovīziju. Vai šis mākslinieks, kur tas izvēlējies Eirovīzijā, piedalījies 2 reizes, pārstāvējis savu valsti? Nē. Aleksandrs bija 2 reizes. Jā. Lena, man liekas, 2 gadus pēc kārtas bija. Pareizi, tu saki? Jā. Lorēna. Jā, Lorēna. Vienīgā sieviete, kas ir 2 reizes uzvarējis, un otrs mākslinieks, kas ir 2 reizes uzvarējis. Logana kungs. Mans minējums jau sāk izkristalizēties pamazām. Drusciņ, jā. Vai šīs dziesmas priekšnesumā uz skatuves notika aktīva dejošana? Ko nozīmē aktīva dejošana? Ir atšķirība, vai cilvēks sēž, vai viņš stāv un dejo. Vai grozījās, tu pakustējās. Jā, bet to mēs ieskatām. Jā. Parādam Dankanam. Atā. Un Končitai pasakām cau. Tā. Vai viņi brāļi? Ļoti labs jautājums īstenībā. Jo nav brāļi. Nav brāļi. Auf Wiedersehen, Olseno. Īsnībā tu man aizvedis neceļos. Iespējams. Iespējams. Vai šī valsts ir lielā piecinieka valsts? Jā, ir. Man ir skaidra atbilde. Tad man jāveic atkal minējums ir. Vai tevis izvēlētā persona ir Dankans? Nē. Vai mēs šeit runājam par aburošu dāmu, kas uzvarēja ar dziesmas Satellites un pārstāvot Vāciju, un vai tā ir Lena? Jā, dāma, Štefāna Rāba, Prodigies, Unzer Star for Oslo. Viss sarakstītās dziesmas nometnē bija radiotopos, un nākamā gadā arī pārstāvēja Eirovīziju. Brīnišķīgi, paldies! Rihards 1, Bāliņš 1. Neizšķirts. Otrais rauns ir noslēdzies. Neizšķirts. Kurš gal galā uzvarēs? Prognozes? Neizšķirts būs beigās. Draudzība. Draudzība uzvarēs. Galvenais nav uzvarēt, jūs teikt. Galvenais ir Donam uzvarēt Eirovīzijā. Es upurēšu savu uzvaru Donu dēļ. Paturpinot šo tematiku, kas Latvijai vispār ir jāizdara, lai mēs beidzot uzvarētu, nebeidzot otru reizi? Jā, tas būtu 12 punkti no vairākām valstīm. Nē, bet tāds ideālais priekšnesums. Jūsu skatījumā. Pomina un Klēna atgriešanās. Jā, ar vēl vairāk krekliem. Girls. Jā. Un ja jums būtu šī gada priekšnesums kaut kādā veidā jāuzlabo, ko jūs mainītu? Ko jūs uzlabotu? Droši. Vairāk zilās krāsas. Daudz vairāk zilās krāsas. Gan gaisma, gan tērpi, gan viss zils. Lāzerus, jā. Uguni. Zilā krāsā. Jā, zilu uguni, zilu ūdeni, zilu gaisu. Tā kā akvārijā? Visu. Akvārijā liek. Jā. Okay. Lai viņi tikai galviņu redz, ka tā kustās. Jā. Šitā. Super. Ko, tad jau laižam trešo raundu? Aiziet! Trešā kārta. Mēs varam sākt. Jā, tev ir iespēja sākt.
sākšu ar triku jautājumu. Labi. Vai šis cilvēks, ja viņš būtu produkts un mēs viņu ieliktu leduskapī, vai viņš izskatītos pēc olas? Vairāk nē nekā jā. Īstenībā es redzu. Es redzu divas tādas, jā, taisnība. Te īstenībā, ja tā palūkojas... Īstenībā ir vēl viens, jā, trešais, kurš varētu izskatīties pēc olas. Bet vairāk, jā. Jā. Labi, tas man nepalīdzēja. Vai šī mākslinieka, vai mākslinieces nav arī tāda pārstāvja, nosaukumā ir kāds multeņu tēls? Nav tas multeņu tēls. Tad mēs varam teikt paldies Nemo Jā. un Bambi Thug. Nākamais triki jautājums. Vai tevis izvēlētais cilvēks ir nozadzis no mūsu paša latviešu labākā mākslinieka, kuram bija jāpārstāv Eirovīzija, Andrikiviča dziesma, bet drusku pārveidojas? Es saprotu, ko tēmē? Nē. Nav. Tātad Justs ar savu Eiropas dziesmu Europe is my home. Vai Latvijas hokeja izlase šai valstī zaudētu hokejā, tavuprāt, šobrīd? Ļoti labs jautājums. 3. vieta. Tomēr grūti mūs uzvarēt. Jā, labi atbildi. Bet viņi zaudētu. Latvija zaudētu? Nē, Latvija uzvarētu. Latvija uzvarētu viņus. Jā. Laikam Zviedrija nolaidījuši zemē tajā gadījumā. Vai tev Latvijas hokeja fani to piedos? Vai Somija? Vai tev to piedos? Labi, man neko nedevuši atbildi. Labi. Pārliecināts, Latvijai labi hokeja izlase. Vai mākslinieks, ko tas izvēlējies? Pareizi, tu saki. Varētu nodarboties ar ragans lietām. Pavisam noteikti. Pavisam noteikti. Bet drīzāk atbildot uz tavu jautājumu, es drīzāk teiktu, ka nē. Tas man nepalīdz. Nē, tu vari nolaist Bambi Thug noteikti. Es varu viņu nolaist, jā. Tā ir tīra ragana, jā. Tā ir, jā. Jā. Viņai ir esot interesants sociālo tīklu saturs kādreiz bijis, kur viņa esot pārdevusi bildes privātas. Privātas bildes, ko pats sabildējusi, teiksim, pļāvas un ainavas, jā? Jā. Puķis un tā. Jā, viņai esot ļoti laba kolekcija ar visādām interesantām spēļmantām. Laikam. Interesanti gan. Labi. Te ir iespēja nolaist divus uzreiz. Vai šīs mākslinieka apvienības nosaukumā parādās cipars? Neparādās cipars. Neparādās. Vīs mīnus no Igaunijas, teiksim jums paldies, un arī Windows 95 man arī pateiksim paldies. Šis varētu būt labs jautājums. Uzdod to man. Uzdošu tev šo jautājumu. Vai šis mākslinieks, kuru valsti viņš pārstāv, vai tā valsts kādreiz ir uzvarējusi Eirovīziju? Ļoti labs jautājums. Un te tūlīt kritīs vesela čupa, jo šī valsts nekad nav uzvarējusi Eirovīziju. Tātad Ukraina noteikti, Igaunija, Don't Love Me Now. Spānija ir jābūt uzvarējuši, tas viņi tik ilgi piedalās. Ir. 69. gads, piemēram, kur uzvarēja 4 valsts uzreiz. Pa Maltas nāc pārliecināts. Vai šī mākslinieka skatuves vārdā ir 4 burti? Nē, viņam ir vairāk kā 4 burti. Vairāk nekā 4 burti. Labi. Paldies, Don. Paldies, Aiko. Paldies, Gāte. Paldies, Luna. Es atvainojos, tu nofilmēšu. Tā. Vai šī valsts, ko pārstāv tavs mākslinieks, atrodas otrā pasaules malā? Es teiktu, ka nav tālu. Nav tālu. Bet vai viņi atrodas tajā otrā pasaules? Neatrodas otrā pasaules malā. Tā nav Austrālija. Tā nav Austrālija. Man patīk viņa dziesma. Vai šī valsts ir Eiropas Savienībā? Jā. Labs jautājums īstenībā. Paldies Austrālijai. Paldies Grūzijai. Paldies Ukrainai. Labi, paliek, kas palikdams. Jā, ir tādi robežiņas jautājumi. Jā. Vai viņš ir Braļuka? Es teiktu, ka Eirovīzijā visi ir brāļi. Bet vai viņš ir mūsējais latviešu Braļuka? Viņš ir. Viņš ir? Jā.
Tad mans pēdējais jautājums ir, vai šī dziesma ir ļoti, ļoti jautra? Grūti pateikt, jo es tā īsti neatceros viņu līdz galam. Labi, tad man atkrīt daudz kas. Jo es domāju, ka Nīderlandes dziesmas zina no galvas. Es pieņemu, ka tu Lietuvas dziesmas zina no galvas. Pārējais tā uz jautājumu. Labi, man arī skaidrs, kas jā. Es veicu savu minējumu. Veids minējumu. Silvesters Belts, Lietuva. Tieši tā. Apsveicu. Paldies. Mans minējums. No. Gāja pirmais. Markus un Martinus no Zviedrijas. Nē, Beļģija man bija Macīja. Ok. Tad tu esi uzvarējis. Tāpēc, paldies. Ne, tas, ka tu esi nolaidis Zviedriju, nenozīmē, ka mamma nav nolaidis, saprotu. Es sapratu. Sarežģīta tas vēl. Ir īstenībā grūti, ka tu spēlē, tad, ja skaties savējai, tu uzdo jautājumu, tu skaties, tā kā viņš ir stāv, tur tā kā domā, pagaidi, es nedrīkst skatīties uz viņu. Tieši tā. Nu, paldies, brīnišķīgi spēle. Un šajā spraigajā cīņā, kur prāts cīnās pret spēku, kurā komēdija cīnās pret tvītiem un kurā garš cīnās pret īsu, ir uzvarējis Rihards! Pirms mēs tevi palaižam šajā pasaulē kā tādu skaistu tauriņu lidot tālāk, tev ir vēl viens pārbaudījums. Ko? Kamēr mēs bijām šajā telpā, tur kaut kur aiz tiem tumšajiem stūriem bija vēl viens cilvēks. Dons? Vēl viens operators? Tas nebija Dons. Tas bija cilvēks. Nē, es jūtu, ka tev kaut kas jāir ar to, Ivo. Cilvēks, kuram asinīs plūst Eirovīzija, kurš piedzima ar Eirovīzijas dziesmām uz lūpām un kurš spēj nokautot Eirovīzijas spēlē. Tas ir viņš, Mārtiņš Pabērzis, kurš uzvarētājiem būs cietais riekstīņš pārbaudījumā. Eirovīzijas nokauta uzvarētājs. Sabiedrībā plaši zināms Eirovīzijas eksperts. Jūs esat satikušies pēdējā pārbaudījumā. Stāsts ir pavisam vienkārši. Es jums uzdošu vieglus jautājumus par Eirovīziju. Reku jums tur vidū galdiņam ir tāds smuks zvaniņš. Dzin. Ziniet atbildi. Dzin. Neziniet atbildi. Vienkārši sēžiet. Es domāju, sāksim, jā. Kurš uzvarēs Eirovīziju 2024? Kurš uzvarēs? Dons. Es pat nesūdzos. Punkts. Un āmen. Viss. Pirmais jautājums. Kā sauc apbalvojumu, kuru iegūst Eirovīzijas uzvarētājs? Gadījumā nav vienkārši trofeja, vai... Nākamais jautājums. Ne jautājums. Mums te ir tāds smuka bildīte. Ja? AI uzģenerēts attēls, kurā ir kāds Eirovīzijas dalībnieks. Music. Angels in the skies. Pareizi atbildi. Tu neslikti spiedi vispār. Paldies. Man patīk spiest. Jā. Nākamais uzdevums ir uzmini dziesmu. Jūs dzirdēsiet 5 sekundes no šī gada dziesmas. Kādas šī gada dziesmas, un tad jums ir jāpasaka izpildīties un valsts. Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga. Nīderlande. Kivičs dziesma, jā, Eiropas dziesma. Varbūt tu zini arī uzvārdu. Justs Kleins. Burvīgi. Nākamais uzdevums. Mums ir redzami dažādi emoji. Jums jāpasaka dziesmas nosaukums. Un izpildītājs. Latviešu vai jā? Hard Rock Hallelujah. Izskatās. Un izpilda? Izpilda Lordi. Bum! Burvīgi. Kāds mākslinieks un dziesmas nosaukums šeit ir paslēpēts? Ak vai. Anagrams man nekad nav padevušās, bet esmu diezgan pārliecināts, ka šī ir... Conchita Wurst! Rise like a phoenix! Nē! Mārtiņam ir punkts, jo Mārtiņš pirmais nospiedo zvanīgi. Nākamais jautājums. Bet viņš tik ilgi domāja. 3-2-1. Es zinu, kā to sauc. Kurai valstī Eirovīzijā ir visvairāk pēdējo vietu? Bum! Aiziet! 3-2-1 un atbildi ir? Atbildi ir? Viņš uzspied pirmais, tu saki. Aiziet. Richard. Pēdējo vietu visvairāk ir Anglijai. Nepareizā atbildi. Nepareizā atbildi. Paldies par uzmanību. Pareizā atbilde ir Norvēģija. Ja nemaldos, 11 pēdējās vietas viņiem ir. Pabeidz dziesmas vārdus.
Es nekad vārds neatrodu. Nu, saki. Pirates of the Sea. Precīzi nē. Pirates tikai are pirmā all daļa. we can be. Pirates all we can be. Pirates are all we can be. Kura gada skatuve šī ir? Un kur notika Eirovīzija? Mārtiņš, saņemies. Mārtiņ, tas neskaitās. Maigi ir zvanīgi. Maigāk. Ja es nekļūdos, šī ir 2015. gada Austrija. Tā, jūs dzirdēsiet 5 sekundes no šī gada dziesmas. Brīnišķīgi. Izpildītājs. Šī gada. Izpildītājs, jā. Zvaniņš. Maigi. Paldies. Jā, mēģināšu. Ir Aiko no Čehijas. Pedestal. Aiko no Čehijas. Jā, pareizi, ļoti labi. Super. Kura gada vadītāji ir šie, vai var nosaukt vārdu? Oj. Tas Gads, jau ir kaut kas vārds. vecāks. Man ir vēl jāpaskatās. Marija un Kaupers. Nē, pa tumšu nakti. Nebūs. Pēc skatuves fona es teikšu, ka varbūt tas ir 2005. Precīzi. Kurai Eirovīzijas dziesmai Nespēj ir ātri, visvairāk cover versija? Jā, nu tu vari padomāt. Es tev iedošu 5 sekundes. Okay. Aba. Tā nu nebūs. Es uzspēdīšu arī. Tā būs, laikam, pilnais nosaukums būs Nel Blue di Pinto de Blue, bet kā lai mēs labāk zinām, Volare. Volare. Jā. Nu, burvīgi, Mārtiņ. Jā. Nu, ko ir aizvadīta varana, grandioza spēle? Kādas sajūtas jaunieši? Sajūtas ļoti brīnišķīgas. Es kā cilvēks, kurš tika izmantots tikai kā pārbaudījums, pats jūtos pagodināts. Burvīgi, vai ne? Jā, burvīgi jautājumi ļoti labi, bet gan jau, ka galvenais sakāmais ir jānodod tieši galvenajiem uzdevumu veicējiem. Jā. Nu, kādas sajūtas? Spēle bija uzpirkta, tad nekas nebija pa īstam. Nepiekritīšu uz jautājumiem, ļoti slikti jautājumi. Nākamgad atkal, jā? Es tā saprotu. Ar Donu. Kad Eirovīzija notiks Rīgā. Ar Donu un Fominu, jā? Nākamgad. Dons un Ivo Dons vada un Eirovīziju Latvijā jaunajā futbola stadionā. Jūs to Tieši dzirdējāt šeit, tagad. Kā jau katrā kārtīgā spēlē ir arī diplomi. Ja? Katram jums ir sagatavots Paldies pa par diplomam. piedalīšanos, jā. Apsveicam, tu zaudēji. Paldies. Apsveicam, tu uzvarēji. Apsveicam, tu zaudēji, Mārtiņ. Paldies! Es zaudēju. Ar jums kopā bija, tagad katrs parāda savu diplomu un nosauc vārdu. Ar jums kopā bija Diplomiņš, šito es pielikšu pie leduskapja. Tu uzvarēji. Te nav mans vārds. Man Ir bija arī jāsaka, vārds. Jā. Spēles uzvarētājs patiesais. Paldies. Barbara Dzelme, labākā trenera Latvijā visās jomās. Paldies! Mani sauc Mārtiņš Pabērs, un šis papīrs apliecina, ka es zaudēju, bet nekas. Es vienmēr esmu ar mieru atgriezties vēl un labprāt uzspēlēt ar citiem. Pēdējie vārdi, mums varētu kaut kā sinhroni kaut ko pateikt. Pēdējie vārdi Ivo. Ivo, 3, Ivo un Tomas. 2, 1. Ivo!